ļoti jauki, ja katru nedēļu. Es domāju, ka vajadzētu mēnešus un gadus katru dienu, lai visus šos likteņus un visu izvesto un nogalināto likteņus izstāstīt un sakopot. Man tas tikai iepriecina. Ir jau tik ļoti daudz, par ko stāstīt, un tik daudz ciest. Un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja to stāstītu, ja vairāk to stāstītu tālāk pasaulē. Lai cilvēki zina, ko tas nozīmē. Man, piemēram, ir gadījies runāt tādā diezgan lielā auditorijā pēc maniem apcietinājumiem mūsu atmodas sākumā Zviedrijā. Un tie cilvēki man lūdza, lai es viņiem pastāstu to pašu šausmīgāko, kas ar mani ir noticis 3 apcietinājumu reizēs. Un tad, kad es sāku to atcerēties un viņiem stāstīt pašu šausmīgāko, tad es redzēju, ka zālē tie cilvēki viens aiz otru vienkārši aizmiega. Kaut gan man bija ļoti labs tulks, man paša draudzene, viņa tik enerģiski tulkoja. Un es domāju, ka man tagad ir jāmaina tēma. Šie cilvēki, kas 200 gadus ir dzīvojuši labklājībā, mierā, un kuri vienkārši nespēja iedomāties, ka kaut kas tāds pasaulē var notikt, kā tas ir noticis pie mums. Šādi 14. jūnija, 25. marts un visas pārējās dienas starp tiem un pirms tiem un pēc tam. Viņi vienkārši to nespēja saprast. Un tad es mainīju tēmu un sāku stāstīt, ka tagad mums ir atmoda, kad mūsu baznīcas ir atvērtas un mums ir vārda brīvība, mēs varam brīvi iet baznīcā, lūgt Dievu un justies tāpat kā jūs šeit, jūsu zemē. Tad viņi plaukšķināja rokas, sita plaukstus un priecājās man līdz, to viņi saprat, viņi visi pamodās, viņi bija gatavi palīdzēt un nezinu, ko darīt, bet viņi nespēja saprast šos briesmu stāstus. Un tāpēc es nezinu, kā būtu jāpieiet pasaulē, kā būtu jāpieiet tiem cilvēkiem, kas to nekad nav pieredzējuši, lai viņi sāktu iejusties. Un tur tanī sapulcē man pienāca klāt viens draudzes mācītājs no Zviedrijas un lūdz mani apmeklēt viņa draudzi 3 gadus pēc kārtas. Lieldienas svētkos es braucu pie viņiem un viņa draudzē atsevišķi stāstīja par visu to. Jo viņš bija pārliecināts, ka viņa cilvēkiem ir jāzina, ka vienā jaukā dienā viņus no viņa labklājības vienkārši var izraut un pārcelt kaut kur, kādos ledājos un purvos, vienkārši to labklājību var pārtraukt un mirklī iznīcināt. Un es to arī darīju. Es 3 gadus pēc kārtas pie viņa braucu un sēdēju ar viņu draudzi vakariem kopā un visu to stāstīju par Latviju, par mūsu tuvāko vēsturi, par visiem šiem 50 gadiem, ko mēs esam piedzīvojuši. Un šeit pie mums tagad Latvijā ir ļoti daudz aizvainoti cilvēku, kuri cieš no tā, viņi vienkārši ir šausmīgi pazemoti, un viņi ir tā aizvainoti. Viņiem nav izlīdzinājumu. Neviens viņiem nav nācis un prasījis piedošanu. Kaut arī viņi, gribēdami tikt vaļā no šīm smagajām emocijām,
viņi gaida no tā atbrīvoties, viņi labprāt piedot. Es zinu vienu tādu gadījumu, kad vienam cilvēkam pienāca klāt viņa aizvainotājs un ar asarām acīs atvainojās un lūdza piedošanu. Es esmu, kaut arī viņa vaina nebija nemaz tik liela, ko viņš bija nodarījis. Šie cilvēki bija abi tik priecīgi, viņi tagad ir tik labi draugi. Es domāju, kaut tā varētu būt visā mūsu valstī. Lai būtu šis izlīdzinājums, bez tā nav iespējams dzīvot. Jo tā nevar tik vienkārši, jau nevar bijušie ienaidnieki kļūt par draugiem. Kaut kas tomēr šī virzienā ir jādara. Es nezinu, kā to darīt, bet man vēlēšanās ar tā ir. Ja es nebūtu kristiete un man nepalīdzētu Dievs, nepalīdzētu tas, kam es ticu un kas ir mans pamats bijis visu šo ciešanu laiku un arī tagad, tad es domāju, ar mani būtu tāpat. Jo man arī neviens nav nācis un teicis, lūdzu, piedod man, kad es tev nodevu. Es domāju, ka mums vajadzētu vismaz visi tie, ko tagad mēs saucam par represētajiem, maznodrošinātajiem. Visi šie manas paaudzes cilvēki, mani mīļie draugi, viņi visi grib būt tikpat laimīgi un apmierināti kā visi pārējie cilvēki, un tas ir sasniedzams. Tas ir kopējiem spēkiem sasniedzams. Vienkārši sabiedrībai par to ir vairāk jādomā. Mums jau ir, protams, ir baznīca, ir dievnam, kas par to domā. Bet tādā valsts mērogā tas nav nekur sastopams.